Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Ienācies ilgāku laiku prombūt no Latvijas, tad pirmais, kas atgriežoties šķiet gardāks par jebkuru gardumu, ir ne tikai īsta rudzu maize, bet arī siļķi ar kartupeļiem un biespienu. Un šoreiz tātad arī runa būs par biespienu, kas nenoliedzami ir īsti latviskā garša. Un skatīsim, gan kā to pašiem pagatavot, gan arī cik dažādi ēdieni var no tā tapt. Bet, lai taptu biespiens, vispirms jau vajadzīgs ir piens, un tādēļ dosimies uz Sējas novada Priekškalnu saimniecību, kur saimniece Signa Seile priekšroku dod mājās gatavotam biespienam, un ir arī gatava dalīties savā pieredzē. Īstenībā jau viņš sākās kūtī, kad tiek izslaukts pieniņš, un ja mēs gribam ātri pie biespiena tikt, tad pieniņu nedzesē, iepildu uzreiz katliņā, kā nāk no kūts, nes mājās, paiet 24 stundas. Pieniņš ir sarūdzis smukā, rūkušpienā. Liekam katliņu uz uguns, var likt vai nu uz gāzes, vai elektrisko, vai malkas krāsniņu, tā nav būtiski. Un sildam. Tad, kad mēs redzam, ka sāk nākt gars, tad mēs bišķi pamaisam un sākam skatīties, sūkaliņas sāk atdalīties. Tā kā šitais ir pilnpiena biespieniņš, tad viņš ir stipri treknas, tās sūkaliņas ir baltas, nevis zaļas. Sildam un maisam un skatāmies, ka tie kunkulīši būs izveidojušies stingrāk, tad mēs kācīsim tie biespieniņu nost un dabūsim īstu lauku biespienu. Atceros no bērnības, ka ja siltie kunkulīši bija visgaršīgākie. Protams, taisni tā, siltie kunkulīši ir visgaršīgākie, visveselīgākie un vistreknākie. Bet, ir jāsaprot, ka laba lieta ir tā, ka te ir viss, kas no govs piena ir iegūstams, tas arī šeit ir tas tauciņš, kas draudzējās ar D vitamīnu un ar kalciju, un tad tas pilnpiena biespieniņš tomēr mums dod vislielāko to efektu un visvairāk tās labās lietas. Jums pašai arī iznāk tā ikdienā biespienu gatavot, vai tomēr aiziet uz veikalu nopērkat to gatavo? Ņemot vērā, ka bija piena krīze un mēs gatavojām tonu dienā, tad pāris gadus es uz biespienu nevarēju pastīties, bet atkal biespiens ir atgriezies mūsu virtuvē, jo draugi radi un kaimiņi vienmēr saka, kad tu brauc uz mūsu pusi, atved to biespienu ar pie vienu. Un tad mēs, tik daudz, cik var uz gāzes plītes uztaisīt, tik mēs šad un tad uztaisām. Roki ir piešauti, jā, un arī tā garša ir tāda, ka ir vērts pašam viņu uztaisīt. Kādu laiku gan Signai vēl nāksies maisīt lielo piena katlu, un šobrīd izmantosim, lai nedaudz ieskatītos šī produkta vēsturē un uzzinātu, kā tad to lietojuši mūsu senči. Ziņas par biespienu ir saglabājušās pat no pirms mūsu ēras vēl, un par to liecina atradumi Pilskalnos māla kāstuvju lauskas. Bet rakstiskas ziņas par biespienu ir kopš 16. gadsimta beigām. Un biespienam ir dots, Georgs Mancelis ir devis nosaukumu kupināts piens. Kupināts, nevis kūpināts vai kāds, bet kupināts. Un tas nosaukums biespiens radies no tā, ka balts piens un biezs piens. Un senos laikos, varbūt pat ne tik pārāk senos, šis produkts ir bijis godēdiens. Visos kāzās, kristībās, talkās ir galdā celta bļoda ar biespienu un ar kārtīgu krējumu. Un meitas, kad pirms kāzām, kad brauca, vecāki deva viņai to govi līdzi uz vīra mājām, vienmēr gājusi uz skūti to govi atlasīt un nesusi rokās biespiena bļodu. Un tas bijis kā auglības simbols. No biespiena senos laikos es pat vēl atceros, ka tāds, launaga paēdiens bija, kad biespienu iedrupināja pienā. Vai tad šodien kāds ēstu tādu ēdienu? Grūti pateikt. Bet senos laikos, kā jau es teicu, tātad godēdiens, biespiena bļoda ar krējumu, ar sviestu, un biespiens tāpat kā siers sadara ar jebkuru produktu. Un vispār kolosāli dārziņi, sīpolu lociņi, tomātiņi, sālīs mazliet krējums,
Un ja vēl, kā teicāt, siļķi un kartupelis, nu, arī tāds var būt salikums. Un Tas nozīmē, ka mēs šobrīd to biespienu lietojam par maz, vai kā ir īsti? Vai nemākam viņi īsti lietot? Es nedomāju, ka mēs nemākam vai lietojam par maz biespiens ar sieru kopā. Latvijā tā to rēķina. Tagad Latvijā katrs iedzīvotājs apēd 18,9 kg gadā. Nu, tas ir pietiekoši daudz, bet varētu būt vēl vairāk, jo biespiens ir ļoti vērtīgs produkts, olbaltumvielas, kalcijs, vitamīni. Nu, ja saka jau, teiksim, jāēd biespiens, lai tā atmiņa būtu. Un, protams, atmiņa. Vēl par labu nāk tas jā, biespiens. un ja sievietei diennaktī vajadzīgi 1200 mg kalcija, vīrietim 1000, tad apēdot 200 gramus biespiena, nu tā būtībā diētas ārsti arī saka, ka tā devai vajadzētu būt tādai, nu tad vairāk kā 3 daļu uzņem šo kalciju. Un biespiena, viss, kas ir biespienā, organisms ļoti labi asimilē, pārstrādā, nekas pāri nepaliek, biespiens var droši konkurēt ar tiem produktiem, olbaltumvielu produktiem kā gaļu, biespiens olbaltumvielu ziņā ir vērtīgāks. Vēl es noteikti gribu piebilst, ka biespiens ir bijis produkts, pamatprodukts mūsu sieriem. Un te lūk ir baltais biespiena siers, un senos laikos šādu biespienu noslogoja, jo cik tad ilgi biespienu varēja uzlabāt? 3-4 dienas, un tad tas sāka jau pārklāties ar pelējumu, bet arī tāds biespiens ir ļoti garšīgs sacepts, pastāvējis biespiens ar speķīti, ar sīpolociņiem. Tad nav tikai biespiena maizes, jau var arī sāļos. Jā, protams, bet noslogojot biespienu, tikpat labi radās siers. Un šo biespienu, cik es atceros, senos laikos, manas vecās mammas laikos, ieberza kārtīgi ar sāli, lika marlītē vai plānā drāniņā un karināja pie istabas sienām. Visa siena bija nokarināta ar biespienā šiem sieriņiem. Un tad tas sakalta, saulē, protams, sakalta tik stipras, kad pēc tam jau nevarēja ar nazi griezt. Tas jau bija faktiski cietais siers, pakša siers, kā latgalē to sauca. Un šo sieru ielika klētī, tur, kur bija apsirkņi ar graudiem, ierušināja graudos, un tad, kaut vai visu ziemu varēja uzglabāt, atnes gabaliņu ar mazu cirvīti atskaldi. Un tie jau bija mums bērniem tādu labu čipsu vietā. Nebija jau jāgrauž kaut kas neveselīgs. Un ja vēl uzlika uz pannas un mazliet apcepa apbrūnināja, kas var būt labāks par šo? Un pēc tam šos sierus, protams, cilvēks izdomāja, ka ir jāpievieno ķimenes, olas, un tā radās ķimeņu siers, un tā aizgāja pārējie sieri. Bet visa pamatā bija biespiens, biespiena siers un viss tālāk. Līdz šodienas biespiena tortēm un visiem pārējiem labumiem. Man garšo visparastākie biespiena plācinīši Latgales gaumē. Tad mums tāds otrs firmas ēdiens ir sāļais biespienu pielietojums. Tas ir ar kartupeļiem cauraudzīti. Tas mums arī taps, jā. Jā. Un gal beigās, kas var būt labāks par vārītiem kartupeļiem ar biespienu un siļķi? Tātad sacepumam tiek gatavots cauraudzītis ar sīpoliņiem, kurus mēs apcepam uz diezgan tādas lielas uguntiņas. Tad mēs sagatavojam cepamajā formiņā kartupelīšus, liekam vienu klājienu, vārītus. Var arī būt ar mizu vārīt dotajā mirklītī, bet var likt arī tie, kas ir palikuši no vakardienas pusdienām. Protams, laukos taču neko ārā nemet. Tā, tos mēs saliekam šitādā te vizītē. Tad mēs paņemam bļodiņu, kurā mēs iesitam oliņas. Es ņemu 2 lielas vistoliņas. Tās arī no pašsaimniecības? Protams, kā tad bez vistiņām. Un, lai tā dzīve būtu interesantāk un sātīgāk, tad 1 pīļoliņu. Aha, tā zilāka. Tā ir skrējēja pīļus, tāpēc ir zilāka. To mēs tagad te sakulsim. Biespienam mēs ik pa laikam uzmetam aci, jo viņi nedrīkst pārsildīt, tad viņš būs tāds sauss un ciets. Bet vēl bišķiņ vajag.
Vēl bišķiņ vajag. Tā, pie tām 3 oliņām mēs pieliejam, nu, tā kā glāzi piena, varbūt bišķiņ uz aci viss te notiek, protams, kā jau. Un taisam tā kā omletīti. Tur var likt kas no kuram garšo. Es lieku bišķiņu klāt majorānu, bet nu tā ir gaumas lieta, ko katrs tur birdina. Vai var likt svaigos zaļumus, vai kaltētos, ja. Kā mums ir arī ķiploku sāli, te visi mīl, tad mēs to liekam, nevis parasto sāli. Ar sāli pārāk nevajag aizrauties, jo cauraudzīts, kas mums tur uz pānas cepinās, tas ir jau pasāļš, jā, un sīpoliņš arī ir pasāļš. Tas tur tagad viss notiek. Tas te būs apcepies, to mēs te nogriezīsim nost. Samaisīsim šito, un pa to laiku skatāmies, kas ir noticis ar mūsu biezpienu. Tā, notiks tas interesantākais. Mēs, protams, esam modernas saimnieces, kuras jau ir pielāgojušās. Mēs daram šitā. Veikalā nopērkam marlīti, aptiekam, lai neviens labumiņš neizskrien mums cauri. Lai neviens labumiņš mums neizskrien cauri. Mēs viņu ieklāsim iekšā. Es atceros, ka man vecāmām taisīja tādas lielas biezpiena galvas. Sildīja, man liekas, 30 litrīgo katlu, lika lielajā duršlaģī tādā. Un tad to biezpienu notecināja aptuveni, nu no rīta sildīja līdz vakaram, viņu uzsēja uz tādu koka. Notecināja, un tad viņš bija tāds ciets, kā griežams, kā biezpiens. Manā bērnībā ar diviem tādiem kā dēļiem. Jā, tā arī var darīt. Nu, lūk, un tad, ja mēs gribam tādu maigu un mīkstu viņu iegūst, tad mēs viņu vienkārši tad kāšam cauri. Sūkals ir baltas, jo trekns piens. Ar sūklām ir tā, nu, ja ir mājās kāds ruksis vai cits mājdzīvnieks, tad viņa pārtikai pievienot ļoti labi palīdz sasprāgojušām rokām, sasprāgojušām kājām, var siltā vanītē pasēdēt. Un tad, kad no tādām sūklām ir viss jau izņemts, tad viņas vajag uzliet rododendriem vai hortenzijām vai krūmu melenēm. Viņš jums pateiks lielu paldies un augstskatrakis, jā. Jā, kā ir, vai būtībā, nu, ja kāda saimnieks skatās un iedomājas no veikalpiena laikam nekas nesanāks, ne? Nu, tur būs jāpielieto vairākas viltības, ja mēs gribam no veikalpiena. Pirmkārt, jau ir jāskatās, mēs jau varam arī nopirkt veikalā svaigpienu. Nav jau tik traki, pat arī lielveikalos var nopirkt svaigpienu. Un tad mēs atnesam to svaigpienu mājās, noliekam viņu istabas temperatūrā, piemetam karotīti krējuma un tīri teorētiski vajadzētu mums arī izdoties no veikala svaigpienu. Bet no svaigpiena? Jā, nu būtu labāk. Ja mums ir laiciņš, ja, tad mēs atstājam kaut kādu, nu, brīsniņu viņu noticēties, ja. Tā varētu būt, nu, stundiņa. Vairāk arī nē, stundiņa. Kādreiz, ja nu ir sanācis tā, ka mājās ir palicis tas pieniņš tā ilgāk, tas rugušpieniņš, un viņš tāds ēlīgs kāps ir, tad tajā mirklī, kad tas piens sāk silt un tie kunkulīši sāk tvarstīties un skraidīt, mēs piešaujam kādu puslitriņu saldā piena. Un tad viņš atjauks to skābumiņu, tas skābumiņš tomēr organizēs to biezpienu veidoties, bet būs maigāk tā garšiņa. Tāpatās, ja saimniece ir nokrejots tas pieniņš un taisnām mēs vājpienu, tad, ja mēs beigās bikiņ pielējam tomēr tajā procesiņā klāt to pilnpienu, tad mēs varam tā kā bišķi sevi apmānīt un iegūt to garšu arī, nu, tādu bagātīgāku. Nu, būtībā šim te tikko mums gatavotajam biezpienam laikam kāds brītiņš ir jāpastāv, jā? Jā, viņiem bišķiņi ir jānobriest un jātelpojās. Jā. Un tad tagad mums tālāk jāturpina sacepums. Taisam tālāk sacepumu, jā. Ņemam iepriekš sagatavoto biezpieniņu. Ņemam vēl vienu bļodu. Tad mēs tagad darbojamies. Ņemam to biezpieniņu. 200 gram, bet, nu, mājās jau viss notiek uz aci. Tad liekam klāt. 10% tikai. Tā tur viss notiek. 220 grādi ir jau uzriktēti, lai plīcis sildās. Mēs liekam klāt sacepto gaļiņu ar sīpoliņiem. Tā ne pārāk parocīgi.
samaisam. Tas tiek sajauts kopā, jā. Samaisam, saliekam, beram virsū uz tiem mūsu kartupeļiem. Vēl nāks kartupeļus. Tagad liekam virsū kartupelīšus. Tas būs tā kā pildījums iekšā. Jā, tas būs tā, lai viņš kopā turās. Viņš tāpat ar karotīti jau būs ēdams, jo, kā zināms, labas lietas jau kopā negrib daudz turēties, bet tāpēc mēs pielikām to vienu pilsoli, lai viņam tā sadraudzība veidotos. Nu, lūk, un tad mēs to visu pārlējām ar mūsu sakultajām 3 oliņām un glāzi piena. Un garšvielām kādas, kurai saimniecei patīk. Tā, un pārlējām visu tā kā pāri. Tā ir gaumas lieta, cik kurš tur ko liet klāt, jo man liekas, ka kas daudz tas pa skādi, jo tālūk, nu, un tad mēs viņu šaujam iekšā cepeškrāsnī. Es lieku uz 220 grādiņiem, un tad jau mēs skatāmies, kāds nevis ņems iecās cepeškrāsni cenu. Un cik jau laika apmēram? Nu, tur uz aci mēs skatāmies, ka veidosies tā zeltainā garoziņa, bet, nu, es teiktu kaut kādas minūtes 30. Jo, nu, viņš jau tā kā pusfabrikātiņš mums ir. Mēs viņu tagad šaujam arī iekšā un novēlam viņam veiksmi un taisam ciet un gaidām. Kamēr biespiens atcepums ir aizceļojis uz krāsni, ir pusstundu laika, lai apskatītu Prieškalnu saimniecību. Un vispirms, protams, kopā ar saimnieci dosimies uz ganībām, jo kā nekā runa šoreiz ir par pienu un biespienu. Lai iegūtu augstvērtīgu un garšīgu biespienu, ir jābūt arī kvalitatīvam pienam. Protams, lai iegūtu jebkuru augstvērtīgu piena produktu, ir jābūt kvalitatīvam pienam. Un olbaltumvielas ļoti tieši ietekmē biespienu iznākumu, līdz ar to, ja ir augsts olbaltuma saturs pienā, tad arī ir sanāk garšīgs un iznākuma ziņā ražīgs biespiens. Piena devējs uz doto mirkli, pateicoties krīzē, ir palikuši 16. Tā krīze skāra arī mūs un lika izvērtēt prioritātes un nākt pie secinājuma, ka laikam tā piena nākotne ir tik nestabila, ka jāmēģina ir pārorientēties uz citām nozarēm lēnā garā. Protams, nebūs jau nekad tā, ka nebūs govs kaut vai sev pašam, jo tas būtu ļoti dīvaini dzīvot laukos un pienu pirkt veikalā. Bet bizness ir bizness un ir jādomā, kā noturēties virs ūdens. Jūs savu pienu nododat? Mēs nododam kooperatīvām Māršau. Pateicoties Māršavai, arī vēl šīs govs šeit dzīvo, jo mēs esam samērā maziņš uzņēmums priekš piena ražošanas, un ja nebūtu kooperatīvs, tad arī mēs šādu normālu piena cenu nevarētu saņemt. Jo lielie pārstādes uzņēmumi ir orientēti uz lieliem apjomiem, un mazajam zemniekam, ja nav kooperācija, tad īstenībā nav iespējas izdzīvot. Lai arī Prieškalnos nāks izjust pienkrīzi, tomēr no saimnieces neizskana vēlme mest visu pie malas. Un kā jau Signa teica, tiek meklēti dažādi risinājumi. Viens no tiem ir arī lielais putnu ganāmpulks, jo Rīgas tūms savā ziņā ir garantija noiet tirgumu. Tādēļ īstām lauku olām un brīvā vaļā augušām vistām, pīlēm un zosīm pieprasījumi te netrūkst. Ne no lepniem galvaspilsētas restorāniem, ne pašiem rīdzeniekiem, kuri domājot par savu un savu bērnu veselību, izvēlas īstus lauku produktus. Un Prieškalnu saimniecībā ne jau tikai tas, kas var maku pildīt, bet kas arī ir savam priekam. Pa pusē rikšotājs čigāns viņu pats savām vajadzībām atjāja no Viļņas hipodroma. Tad uznāca krīze. Baltiņš tātad ir atpirkts un nu jau saimniecībā pat vairāki zirgi. Bet mums gan laiks atgriezties virtuvē. Tostarp krāsnī sāļais biespiens atcepums jau iegūst zeltainu brūnu garoziņu un tā tad ir gatavs. Nereti par aizmāršīgākiem mēdz teikt, tā, tev biespiens jāēd, bet nopietni runājot, biespiens savā ziņā ir arī unikāls produkts, jo tas vienlīdz labi sadar gan ar siļķi un kartupeļiem, gan arī augļiem, dārziņiem un, protams, ir izcils desertos. Un šoreiz taps pat vairāk saldi ēdieni, kur galvenā sastāvdaļa būs biespiens. Un šim nolūkam Prieškalnu lielā istaba jau ir kļuvusi savā ziņā par konditorijas cehu. Te es skatos, ka ir pat vesela brigāde, kas mūs iepazīstinās ar to, kā var dažādāk pasniegt biespienu. Kas ir šī brigāde? Mēs esam no Ogres tehnikumu, pārstāvam ēdināšanas pakalpojumu speciālistu šo te nodaļu. Ja, 2. un 3. kursiņš. Tad kas taps? Taps saldēs ēdiens, deserts,
taps kūciņa veida šis te izstrādājums un groziņš, kas ir pildīts ar biezpienu pildījumu. Un tad jāķerās pie darba. Ar ko katram ir saprot, ka būs savs ēdiens, ja? Savs uzdevums. Savs uzdevums. Labi, nu tad ko sākat? Sākam ar desertu un sākam ar groziņiem. Mums jau ir iepriekš sagatavots ievārījums, želeja. Tā ir pārtikas želeja, kura ir uzvārīta jau, un pievienosim klāt vēl citronu suliņu un liesim glāzēs saldajiem ēdienam. Tur būs kaut kāds, laikam, tas knīvs, tās glāzes, tās līp tiks turēts, ja? Jā, lai tas vizuālais efekts būtu labāks, tad mēs tā padomājām, ka būtu ļoti skaisti, ja pasniegtu slīpā veidā. Šeit mums taps pamatnīte šiem te groziņiem, kas būs pildīti ar biezpienu, bet tas biezpienu pildījums būs cepts. Nu, un tā mīkla? Smilšu parastā mīkla, kas ir attiecībā 1, 2, 3, vienkārši pagatavojam, par cik smilšu mīklai, lai ar viņu darbotos, ir nepieciešams šis te atpūtas laiks, tad mēs jau esam iepriekšējā vakarā sagatavojuši šo te smilšu mīklu. Bet tā ir visparastākā smilšu mīkla, ja? Ko katrs saimnieks zina, kā. Protams. Principā šie te groziņi sākumā tiks cepti vienreiz, un pēc tam tiks cepti otrais. Jau ar pildījumu, ja? Ar pildījumu. Kamēr želeja glāzēs sastings, lai virs tās veidotu biezpienu kārtu, topošajiem pavāriem Gatim un Edvardam darba netrūks, lai gatavot groziņus, kuros pildīt biezpiena masu, un jāķers jau klāt arī būs biskvītu gatavošanai. Un tagad mēs liekam cepties šos te groziņus uz 200 grādiem. Biskvītu var pagatavot divos veidos, mēs šodien izmantosim karsto paņēmienu biskvītu. Tad, kad olas netiek atdalītas, bet tiek sildītas līdz noteiktai temperatūrai, un tad šis te biskvīts olas tiek liktas putoties kopā ar cukuru. Kad precīzi nosvērts sastāvdaļas, tālākais darbs jau virtuvē pie plīts. Šo visu masu, tāda 3 olas kopā ar 120 gramiem pūderu, cukuru mēs kasēsim ūdens peldē. Visu laiku ir jāmais, ja? Pārsvarā, jā. Un cik ilgi tas process iet? Jā, bet 45 grādu temperatūra. To pārbaud tā, ar pirkstiņu, ja nevar noturēt, tad ir gatavs. Un tālāk sako putošana. Tagad tu to biskvītu saputos, ja? Jā. Vai vēl kaut ko liki klāt, vai? Miltus liks pēc tam, kad viņš būs saputojies. Tas būs tas mūsu biskvīts, ja? Jā. Un tā kā pa šo laiku izcepušās ir pamatnītes biezpienu groziņiem, tad laiks arī gatavot pildījumu. Pildījumu mums vajadzēs paņemt 100 gramu biezpienu, bet mēs viņu sasmalcināsim caur sieru. Tas būs pildījums tiem groziņiem? Jā. Kas tur nāks klāt vēl? Tur nāks klāt vēl milti bišķiņi, 1 ola un vēl putucukurs 500 grami. Samēc šo liksim putoties, lai līdz viendabīgai masai. Vēl masai klāt nāk arī sviests un tālāk jau atkal putošana. Tagad mēs liekam pildīšanas masu konditorijos mēsā un pildīsim mūsu groziņus. Šo te pildījumu, protams, ir vēlams pildīt tad, kad ir groziņi atdzisuši, jo pretējā gadījumā tas biezpiens sakusīs kopā ar šo te groziņu, un tad tas pildījums paliks šķidrs. Kad groziņus sapildīt ar biezpienu masu, tie aizsļos krāsni, bet uz pannas jau klājas biskvīta kārta. Un liekam biskvītu iekšā. Minūtes 5 un biskvīts būs gatavs. Bet nu laiks gatavot arī biezpienu kārtu, lai to pildītu glāzēs virs sastingušās želejas. Tas ir 400 gramu biezpiens un proporcijā 400 gramu saldo krējumu, kur vajadzēs putot atsevišķi.
Mums ir saputots saldais krējums, izbērsts biezpiens, un glāzēs jau ir iepildīta šī te želeja, tad tālāk, kas seko? Tālāk tiks gatavots biezpiena krems, biezpiens, putu krējums, mazlietiņi tiks pielikt želantīns, un tālāk tiks pielikts no svaigām ogām. Tās ir avenes meža, šis te sīrupiņš pie šī te krema klāta. Kad biezpiena masa gatava, to pild glāzēs ar želeju. Un jau klāt arī brīdis, kas konditorijā ir nemazāk svarīgs par garšu. Tā ir dekorēšana, lai katrs deserts tā vien vilinātu to nobaudīt. Tagad smērēsim mūsu biskvītu. Un tas krēms ir, kas tur ir tajā krēmā? Biezpiens, apelsīnu miziņa ar sulu, putu krējums un pudercukurs. Šito, kas jau ir sasmērēts lietas formā. Mēs liekam to speciālā formā. Kāpēc mēs liekam speciālā formā, jo pierasti mājās, teiksim, tīt? Ko dod šī forma? Tas dod precizitāti, tas dod, protams, ātrāk tu pēc tam šo te izstrādājumu vari pēc tam izņemt no tās formas un ātrāk dekorēt. Iekšā liekam zemenes. Tas, lai ir tās skābenā garša, jā. Tālāk liek nākamo sleju. Tā. Un šeit mazlietiņa tiek tā kā piespiests, lai nerastos gaisa burbulīši. Tālāk atkal mēs liekam šo te pašu kremu. Tiks vēl papildināts ar zemenēm. Šitā kārta iet pāri. Šādā veidā. Un stingri tiek piespiests uz minūtēm. 10-15 var ielikt leduskapī un pēc tam dekorēsim tālāk. Kad kūka nedaudz formā atpūtusies un no formas atbrīvot, to pārklāja ar putu krēmu. No pāri palikušajiem biskvītu gabaliņiem tiek veidots drumstāls, kurus savukārt izmanto kūkas sānu dekorēšanai. Un tālākais jau katra cepēja ziņā. Tā kā šoreiz vēlamies akcentēt biezpiena garšu un tā veselīgumu, tad kā dekors ir svaigas rudens avenes un kazens, kā arī melises lapiņa. Tātad šīs reizes akcents bija biezpienam, lai parādītu, ka šis Latvijas produkts ir gan veselīgs, gan ar savu vēsturi, gan arī varbūt ļoti mūsdienīgs savā garšas daudzveidībā. Bet, protams, šoreiz gatavotais sāļais biezpienas atcepums un arī dažādie deserti ir jau tikai maza daļiņa no tā, kā biezpienu varam izmantot dažādās receptēs. Un meklējot Latvijas receptes, neaizmirst par tik latvisko produktu biezpienu, mūs šoreiz mudināja Sieru klubs. Bet mēs savukārt gaidām jūsu ierosinājumus turpmākajiem stāstiem, zvanot 642 190 40 vai rakstot redakcija@rtv.lv. Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši.